Šodien es domāju par tādu lietu kā sevis vērtību, pašvērtību. Tad, kad terapijā, piemēram, es atceros pēdējo reizi, kad es ar sievieti runāju, un es viņai saku, tu esi milzīga vērtība. Tu jau piedzimstot esi milzīga vērtība. Un cilvēkam tas ir pārsteigums. Šī sieviete tā, es jau neko neesmu izdarījusi, paveikusi, es neesmu astronauts, kas aizbraukusi uz kaut kādu tur Marsu, es neesmu tur selekcionējusi, nezinu kādas šķirnes, es neesmu izveidojusi kaut ko jaunu, radījusi kaut ko jaunu un iespaidīgu un pilsētu neesmu uzbūvējusi. Mums kaut kādā brīdī dzīvē ir ienākusi tāda pārliecība, ka obligāti kaut kas ir jāizdara milzīgs, liels, un tad mūs tikai novērtēs, tad mēs būsim vērtīgi. Un cilvēkam ir ļoti grūti pieņemt šito, ka viņš jau ir vērtīgs, kad jebkurš cilvēks ir maksimāli vērtīgs, kas ir uz šīs planētas. Viņam nekas jau nav jāizdara tāds. Ir jāsajūt, ka tu jau esi milzīga vērtība. Un to ir ļoti grūti paskaidrot cilvēkam. Tas ir jāsajūt tieši šajā zemapziņas terapijā. Tas vibes tas ir jāsajūt. To nevar tā vienkārši, zini, kas ir, tu esi baigi vērtīgs. Un tas otrs cilvēks, jā, super, labi. Tā tas nestrādā. Tas strādā ļoti pamazām, un šo vērtību mēs audzējam no sesijas uz sesiju. Jo ir tik ļoti daudz šīs negatīvās programmas un pārliecības, kas mums tur backgroundā strādā, kuras ir pa vienai jāšķitina vaļā un jāpāraksta pa jaunam. Ir jāsaprot cilvēkam, ir jāsajūt, jā, es esmu uz šīs zemes, es esmu šeit, un es varu darīt ļoti daudz lietas, un es varu noticēt sev, es varu izmainīt visu, jo īstenībā viss jau ir šī cilvēka rokās. Neviens cits jau to nevar izdarīt tavā vietā. Es, piemēram, nodarbojos ar to, ka es parādu tev, ka tavās rokās ir visas kārtas šai dzīvē, un tu visu vari. Un noņemot no šīs pārliecības, kuras, protams, ir no dzimtas dzimtā, ko tad es jau maziņš, es jau tur, tur neko, es tāpat pastāvēšu maliņā, lai man neaiztieciet. Šo visu es varu palīdzēt noņemt nost un cilvēkam saskatīt to, ka viņš var darīt un izdarīt jebko savā dzīvē. Viņam vienkārši ir sev jānotic. Jā, tas nav vienkārši, tas ir darbs, bet tas ir iespējams. Ja arī tu vēlies sajust sevi un savu vērtību, es tev varu palīdzēt. Nāc pie manis. Es esmu hipnokoč, es strādāju sajūtām, un es šīs sajūtiņas tev varu samainīt. Tās sliktās prom, labās iekšā. Lai tev forša diena!